Es visu laiku gaidīju, kad viņš man bildinās. Es jau pēc 2 mēnešiem jau biju gatava precēties. Es biju tā samīlējusies, ka es vienkārši jau domāju, ko viņš man neprec vēl. Nācās gaidīt veselus 4 gadus. Viņš man jābūra. Ļoti ilgi aplidoja, apjūsmoja, nelica virsū, neskūpstīja, nerunāja par pārējām lietām. Mēs iepazinām viens otru. Mēs tās saskatījāmies, un tad ļoti ilgi viņš man nedevās rokās. Es atceros, ka tev vajadzēja vai nu ir, vai nu nav, bet es tā mierīgi. Un tā kā es biju visu to sapratis, tad arī viss tas notika. Rolands arī teica, tad, kad es satiku tevi, es zināju, ka es ar tevi gribu nopietnas attiecības. Un es negribētu vienas nakts sakars vai kaut kā tā. Un kad viņš mērķtiecīgi esot gājis uz to tā kā soli pa solim. Es gaidīju to bildinājumu. Annis man bildināja vairākas reizes, bet bez gredzena. Kā jau normāls vīrietis. Tie bija mēģinājumi, tas ir normāli. Tu tēmē, tu pajautā. Negribās jau tā, ka tu pa īstam, un tur arī tā kā pa īstam, bet tā kā nē. Gata saka, savāc kaut kāds mantiņas, brauksim uz Jūrmalu, uz hotelis pāris dienām. Es saku, es zinu. Mēs nebraucam uz Jūrmalu, mēs kaut kur lidojam, jā? Jā, es izplānoju šo braucienus līdz pēdējiem mirklim, neko viņai nestāstīju. Mēs arī lidostā, kad kāpām lidmašīnā, viņi nezināja, kur mēs lidojām. Dažas minūtes pirms Venēcijas, tad viņi ierauga, ka tur ir Venēcija, un tad tas pārsteiguma mirklis tāds ļoti īpašs. Es noreģēju ļoti muļķīgi, jo tanī mirklī, ka viņš man pasniedz gredzenu, pirmais jautājums bija, kā tu zināji manu izmēru? Tas bija tik stulbi. Man jau ir daudz plāni, kā es tur bildināšu un tā, bet tad mēs tā vienā brīdī sapratām, ka bērniņš ir un ka vajag sarakstīties, jo bērnam ir vajadzīgi vecāki. Bija pirms Ziemassvētku vakars. Visur smaržoja piparkūkas, un tad, kad mēs braucām uz Zaksu, milzīgi putināja, un tas tiešām tā atmosfēra un viss laikam radīja to noskaņu. Es atceros, ka es gāju jau pie altāra, un no tā emociju uzvirmojuma nāca asaras, un tas nebija ne prieka, ne bēda asaras, tas bija varbūt kaut kāds satraukuma asaras, un es sapratu, jāsavācās, jābūt skaistai, mūžai, smaidīgai. Man gribējās tik romantiski kleitu, tā kā meksikāņu seriālā, man arī tāda bija. Protams, patreiz, ja man vajadzētu tā kā, precēties, un es šajā vecumā precētos, varbūt man nebūtu tādas kleitas. Kāzu kleita man personīgi, tas bija ļoti svarīgi. Man gribējās, lai kleita ir vienkārši ideāla. Jāsaka, es biju 8. mēnesī un liela kā kuģis, un es gāju pa ielu un es skatos lietotās drēbes. Un es iegāju iekšā un ir tumša kleita, bet ir. Es neuzskatu, ka apģērbs ir svarīgākais. Un man sieviņa un tā ir viskaistākā. Tur nav 2 vārdi. Tas, kas viņai mugurā, man jau vispār patīk viņa pliki. Gatavojoties kāzām, mēs jau sākām viens otru saukt jau par vīru un sievu ļoti bieži. Tā ir tāda savādāka sajūta. Tā ir tāda varbūt cēlāka. Tāda sajūta, ka cilvēki respektē vairāk. Līdz šim es laiku domāju es, bet tajā brīdī es sajūtu, ka mēs esam. Cilvēks vispār pieņemās prātā, man liekas, tajā momentā. Tu vari būt muļķis, bet tad paņem kredītu un aprecies, piedzimdē bērnu, tu beidzot paliec par cilvēku. Tad beidzot ir tāda roksbremze, bet nevis roksbremze, tāpēc, ka tev tam vajadzētu roksbremze, bet viņa automātiski uzliekās tā roksbremze. Tad, kad tu aprecies, tu jūties droši, tev ģimene ir drošībā, beidzot tu viņu vari nosaukt par ģimeni, savu mīļoto tu vari nosaukt par sievu, un tās attiecības viņas kļūst daudz labākas. Tu zini, ka viņš vienmēr tev būs blakus, tā sajūta kaut kā tāda. Tas ir mans, mans vīriņš. Andrijas iemīlos tajā brīdī, tad, kad es ieraugu viņu uz skatuves un viņš sāk dziedāt. Viņš var sastrādāt, nezinu, dieva zīmes, bet tad, kad viņš aiziet uz skatuves un sāk dziedāt, tad es viņam visu piedodu. Nē, es domāju, ja es atvilktos no rīta pusi, viņi man visu dienu čakarētu nervus. Tas ir viennozīmīgi līdz tām koncertām. Man vēl līdz tām koncertām jānodzīvo un jātiek. Lielākā laimes atslēga attiecībās ir brīvības sajūta. Ka mēs nejūtamies sasaitēti kaut kādās laulības ķēdēs. Es visu laiku cenšos, es piestrādāju pie tā, lai mūsu attiecības būtu harmoniskas. Tas nav tā, ka mēs apprecējāmies un tagad čalīt var atslāpt. Tā nav, tā nenotiek. Ir jācenšās visu mūžu. Es pat nezinu, vai es kādreiz varētu dabūt labāku vīru par viņu. Jo viņā ir visas vajadzības priekš sievietes, kam vajadzētu būt vīrietim. Viņa ir skaista, gudra, mīļa, superīga. Mūza viņa man. Ja es kaut ko saku, tas ir tas.
Galvenais atrast savu mūzu. Bez kuras tu nevar būt.